Pašreizējā bēdīgā gadījuma dēļ tas tuvojas Mauzenes vērests 1945. gada 16. Maijā Heinrichs Dirmajers starptautiskajai komitejai visu bijušo Mauzenes politieslodzīto vārdā nolasīja šādu Mauzenes zvērestu. Ilgā uzturēšanās nometnē ir padziļinājusi mūsu izpratni par tautu brālības vērtībām. Būdami uzticīgi šiem ideāliem, mēs solidāri un kopīgi izvēram turpināt cīņu pret imperiālismu un nacionālo kūdīšanu. Tāpat kā pasaule tika atbrīvota no Hitlera pārākuma radītajiem draudiem visu tautu kopīgiem pūliņiem. Mums šī brīvība, par kuru esam cīnījušies, ir jāuzskata par visu tautu kopējo labumu. Miers un brīvība ir tautu laimes garantija, un pasaules veidošana uz jauniem sociālā un nacionālā taisnīguma pamatiem ir vienīgais ceļš uz mierīgu sadarbību starp valstīm un tautām. Kad esam sasnieguši brīvību un izcīnījuši savu tautu brīvību, mēs vēlamies paturēt atmiņā nometnes starptautisko solidaritāti un mācīties no tās, mēs iesim kopīgu ceļu, visu nedalāmās brīvības ceļu. Tautas savstarpējas cieņas ceļš, kopīga darba ceļš lielajā darbā, veidojot jaunu, brīvu pasauli, kas ir tikai ikvienam. Mēs vienmēr atcerēsimies visu tautu lielos asiņainos upurus, kas cīnījās par šo jauno pasauli. Pieminot visu tautu izlietās asinis, pieminot miljoniem nacistu fašisma noslepkavoto brāļu, mēs apņemamies, ka mēs nekad nepametīsim šo ceļu. Uz starptautiskās sabiedrības drošiem pamatiem mēs vēlamies uzcelt viskaistāko pieminekli, ko varam uzstādīt kritušajiem brīvības karavīriem brīvā cilvēka pasaulē. Mēs vēršamies pie visas pasaules ar aicinājumu, palīdziet mums šajā darbā. Lai dzīvo starptautiskā solidaritāte, lai dzīvo brīvība, latviešu